Bija pienācis tas rīts, kad jāpošas garajā ceļā uz bijušo pusi. Šķiršanās diena ar Donātu. Uz kurieni tad tu? Jau atpakaļ? Tomēr atgriezīsies pie sava traktorista un bērna? Jautāja māte. Ir darīšanas, būšu ar pēdējo autobusu atpakaļ. Atbildēja Sarma un steidzās uz pieturu. Kas viņu trenkā šurpu turpu mētāties kā vecai naudai, norūca Mudīte, noskatoties, kā meita dodas no pagalma ārā. Sarma atvēra tiesas zāles durvis. Paldies Dievam, tur tikai Donāts. Es jau domāju, ka būs uz apriešanu kā uz brokastīm, vaļā ar visu pārējo suņu baru. Pēc visa notikušā vairs neceru, ka kāds būtu manā pusē. Zinot vaļu, tad viņa būs apstaigājusi visu rajonu, pārliecinot, ka Donāts ir labs tēvs, ar visu tiek galā. Jo ko tad viņš, lai citu dara, ka viņam tāda sieva un bērnam tāda māte patrāpījusies? Sarma saskatījās ar Donātu. Viņa acīs varēja redzēt uztraukumu un neziņu par gaidāmo iznākumu. Viņš jau vēl nenojauta, ka Sarma bija izlēmusi šo visu šķiršanās procedūru veikt pēc iespējas miermīlīgākā ceļā. Nav jēgas kaut ko izlikties vai noliegt, jo zinot Valentīnas sakarus, tad tiesnesis vēl pie oficiālajiem papīriem 100% ka bija informēts par izlaidīgo Donāta sievas dzīvesveidu. Ja arī viņa censtos un pierādītu, ka meitai ir labāk ar mammu, kur viņa ar bērnu paliktu? Jo Sarma skaidri apzinājās, ka pie savas mātes nedzīvos. Pati kā ceļinieks krustcelēs, un ja vēl zanelīts, visas tās klapatas un ņemšanās, ko sagādā bērns. Nu, nē, tas tiešām nav viņai domāts. Pēdējais vakara autobus piestāja pieturā, kurā izkāpa Sarma. Tāda dīvaina sajūta. It kā būtu jāpriecājas, ka viss ir nokārtots, brīva sieviete, bet sirdī kāds klusi kā ar mazu āmuriņu piesita pie tām stīgām, kuras ieskandināja tos visus pavadītos gadus kopā ar Donātu. Negāja jau pie viņa par sievu pret savu gribu. I kur ta bija? Labvakara vietā jau sagaidīja Mudītes jautājums. Tiesā biju, tagad esmu brīva sieviete. Zane paliks pie Donāta, tā būs labāk. Ejot uz savu istabu, atbildēja Sarma. Nu brīva ta brīva, bet bērnu jau varēja pie sevis ņemt. Katram tak vajag māti. Mudīte mēģināja dot padomu. Jā, tev jau labāk zināms. Durvis aizvarot, teica meita. Tagad kā nākamais uzdevums ir atrast darbu un sākt visu no jauna. Jaku likdama uz pakaramā prātoja Sarma. Likās, ka dzīve laikam nedaudz apžēlojās par Sarmu, jo necerēti un labi norisinājās darba meklējumi. Jau tajā dienā, kad viņa tā rajona darba iespējas bija izskatījusi, un pirmā vieta bija kolhoza dārzkopība. Plašs siltumnīcu komplekss tieši meklēja vēl vienas darba rokas. Sarma tur sarunāja sev darba vietu, tas nekas, ka patālu no mājām, bet ar autobusu varēs izbraukāt. Siltumnīcu kolektīvs tikpat raibs kā maizes veikalā. Sarma ātri apguva uzdotos pienākumus un centās sadzīvot ar katru tur strādājošo. Pārdienām produkciju ved uz veikaliem vai noliktavām tāds žiperīgs šoferis Toļiks. Vērojot viņu, varēja padomāt, ka tās smagās tomātu un gurķu kastes ir tik vieglas kā vates pikucīši. 1, 2 paceltas, 3, 4 jau saliktas piekabē. Toļiks ar katru sievu pajokojās, aprunājās. Kaut kur Sarma saskatīja līdzību ar Juri, jo viņš jau arī bija kā kompānijas dvēsele. Toļika acis tā biežāk pakavējās pie Sarmas sāniem. Protams, to rentgena skatienu Sarma redzēja un juta ar muguras smadzenēm, tāpēc tā laiskāk un graciozāk izlocīja savu augumu kā kaķene pie silta mūrīša. Jau kailās kļavas, kas auga pie bufetes,
Rudenīgajā pēcpusdienā noraudzījās, kā tur iekšā pie galdiņa sēdēja Sarma un Toļiks un kaut ko malkoja. Koki nevarēja saprast, vai kafija, balzāms vai vēl kāds cits tādas pašas krāsas dzēriens tika likts pie abu lūpām. Toļiks uzzināja, ka Sarmas dzīve gaužām skarba. Bijušais vīrs nelietis, neļauj tikties ar meitu. Tiesai ar piestāstījis, ka Sarma nekam nederīga māte, ka bērnam būs labāk ar tēvu. Neviens nav pat viņas attaisnojuma runu klausījies. Savukārt Sarma no sava sarunu biedra saprata, ka arī viņam cilvēkam nav paveicies. Bijusī aizlaidusies prom, neskas šai nepaticis, viss taču bijis, dzīvot ir, kur darbs arī. Savreiz kādu graķīti arābi ierāvuši. Nu vienīgi jā, bērnu nav bijuši. A kas to, lai zina, kurš pie vainas? Toļiks dzīvoja ļoti tuvu kolhoza siltumnīcām. Savu reizi Sarma palika pie viņa pa nakti. Nu, ko tur lieki, dzīsies uz māju, rīta atkal jābrauc atpakaļ. Smejoties, teica Toļiks. Tā nes pa kuru laiku Sarma ar tām divām kā ceļotājām somām jau iekārtojās Toļika miteklī. Nav jau nekas ekstra, bet labāk būs nekā pie mudītes, jo viņas abas kā divas kaķenes vienā teritorijā nespēja sadzīvot. Pirmais, ko Sarma izdarīja, pārslaucēja jauno istabu, jo tur smilšu kārta bija tāda pati kā siltumnīcās, ņemt tik redīsus un sēja iekšā. Nākamie spožumu piedzīvoja logi. Pa kādam vakaram uz piekārtotā galda tupēja stikla trauks ar pagaro kaklu. Kad tas jau bija pusē, tad Toļiks palika tāds kā satrakojies bullis. Izteica Sarmai pārmetumus par bijušo sievu, vēl viņa dabūja dzirdēt, kāds viss sieviešu dzimums ir kopumā, pareizāk būtu teikt, to visu nosauca vienā suņa sieviešu dzimtas vārdā. Vēl jāuzklausa bija par to, ka Toļikam nav nevienas atvasītes. Otrā dienā šo visu samazgu kārtu viņš mēģināja notīrīt ar attaisnojuma runu. Neatceros, ko es tur samuldēju, piedod. Un tā sausi, kā pasniedzot diplomu, nobučoja uz vaiga Sarmu. Tāds piedod jau atkārtojās ļoti bieži. Tam vēl pievienojās Toļika nesavaldīgās rokas, kuras mēdza Sarmu pagrūst, jo redz, ko viņa lūra ar savām teļa acīm. Vienā tad no šādām reizēm, kur atkal pie vainas bija stikla trauks ar garo kaklu un it kā Sarma, tad Toļika dūre izdomāja, ka var piezemēties uz Sarmas kreisās acis. Tieši, kad būtu jābrauc pēc 2 dienām uz meitas bērndārza izlaidumu. Grozies kā gribi, slēp kā gribi, bet zili zaļie toņi gulēja tur un nedomāja savu esamību noslēpt. Aizbrauksi vēlāk, kad sadzīs, nu ko tu? It kā mierinot teica Toļiks. Viņa prāt, taču nekas tāds nebija noticis, tikai zilums, kas tur liels? Protams, uz darbu jādodas ar zilumu vai bez tā. Siltumnīcu sievas tu ieraugot nelikās, ka ir pārsteigtas. Kā? Vai tad tu nezināji, ka Toļiks mīl klapēt sieviešus? Tāpēc jau šī sieva aizbēga no viņa, ka vairs nevarēja izturēt. Zilums mīļā, tik sākums. Biruta ar laustu degunu staigāja un žokli. Pēdējais salauztās ribas pielika punktu. Aizbrauc atpakaļ neskatīdamās. Pat izšķīrušies nav vēl oficiāli. Baidās, ka tiešā šis šo nenosit. To visu klausījās Sarma, saprotot, kas viņu tā tad var sagaidīt nākotnē. Mēs tak domājām, ka tu zini, kāds Toļiks ir. Mazums tu dzīvo ārpēc principa, ja sit tā tad mīl. Turpināja atklāsmi par Sarmas kavalieri. Nu kā es to varēju zināt? Redz, kā dzīve izspēlēja ar mani. Bija tev slikts Donāts, tad šeit būs tev labāks Toļiks. Esmu kā slazdā. Atgriezties pie mātes un klausīties to zāģēšanu. Ja arī atradīšu kādu, tāpat tur kopā visiem dzīves nebūs.
Mātei jau neviens nebūs pa prātam. Palikt pie Toļika, ciest, kas sit un dauza, bet varbūt sievas pārspīlē. Iešāva vienu reizi savai sievai paci, varbūt i pelnījusi bija, un viss. Tās varbūt visu pārspīlē. Varbūt Toļiks ar mani tāds nebūs. Piedošanu tā kā prasīja. Sarma mēģināja sevi mierināt un pārliecināt. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.